Baltijas jūras ūdeņraža ielejas projekts ir augsti novērtēts Eiropas līmenī. Kāda vieta šajā topošajā ekosistēmā ir Latvijai un kā mūsu valstī sokas ar ūdeņraža ekonomikas ieviešanu? Latvijā ir divi partneri. Latvijā projekta dalību ņem Rīgas Brīvostas pārvalde un Zaļo un viedo tehnoloģiju klasters. Es pārstāvu Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteru, sadarbojos ar viņiem un vadu projekta daļu, kas saistās ar zaļā amoniaka iespēju apzināšanu Ventspilī, ar ražošanas, uzkrāšanas, izmantojot esošos aktīvus. Jau mēs zinām, ka Ventspilī ir venta amoniaka termināls, kurš pat labāk ir zināmās grūtībās, protams, par to tas ir atsevišķs stāsts, bet kā infrastruktūra, kā objekts, viņš ir gatavs šeit uz vietas Latvijā uzņemt, uzkrāt zaļo amoniaku. Ja mums veidojās ražošanas aktīvi, mēs spējam Latvijā šeit no mūsu uz vietas šeit saģenerētās elektroenerģijas, attīstoties, protams, atjaunīgās enerģijas aktīviem, vēja parkiem, saules parkiem, mēs spējam saražot šo te vērtīgo nākošo produktu, kas ir zaļais amoniaks, kuram ir plaša iespējas pat labi jau tiek izmantot tādā pašā minerālu mēslu ražošanas nozarē vai arī kā jūrniecības degviela, kā viena no tādiem perspektīviem vektoriem, lai aizstātu atkal fosilās degvielas, kas ir jūrniecībā pat labi pilnīgi dominējošas. Metanols un zaļais amoniaks, tas viens no tādiem pamatelementiem. Mēs veicam izpēti, veicam tā kā modelēšanu, kā būtu, ja būtu iedibinātā šāda veida ražošana, kādā veidā ostu, kas no tā iegūtu, kādā veidā termināls varētu pārprofilēties uz vietējām izēvielām, kādā veidā mēs varētu nodrošināt šo te pašu bunkerēšanas centra, ja kā saka, Green Ammonia Hub izveidi. Kolēģi no Rīgas Brīvostas, viņi, protams, labāk var pastāstīt, bet viņiem ir multimodālais ūdeņraža risinājums, kurā ūdeņradis tiek saražots ostas teritorijā un atbilstoši var tiek izmantots patiešo peldlīdzekļu darbināšanai, ja parādās kaut kādi peldlīdzekļi, kas darbojās uz ūdeņradi, vai arī tiek atpakaļ konvertēts elektroenerģijā, lai nodrošinātu zināmas saimnieciskās vajadzības, par piemēru šo pašu krasta elektroapgādi kuģiem. Latvijas pusē, tāpat kā Lietuvā, Polijā un Skandināvijā pārējā, kas ir projekta partneri, ir tā sauktie soft projekti, kur tiek apzināti, nevis dzelži tiek būvēti, bet apzināts iespējas, tiek kopēts un pārņemts labā praksa no ielejas, kas ir Dienvidu Somija un Igaunija. Šis ir neliels demo stends, kādā veidā mēs varam demonstrēt elektrolīzes procesu, ūdeņraža saražošanu, viņa uzkrāšanu nelielā tilpumā un pēc tam izmantošanu ar degvielas šūnu, lai atpakaļ ģenerētu elektroenerģiju un darbinātu kādu no šīm iekārtām. Pat labāk mums ir pieslēgts šeit parastais akumulators, baterijas iekšā divas pirkstiņa mazie, kas padod līdzstrāvu uz elektrolīzes šūnu. Elektrolīzes šūna izmanto ūdeni, deionisētu, šī gadījumā tas ir vienkārši parastais destilētais ūdens, un notiek elektroķīmiskais process, kurā tiek ūdens sadalīts skābeklī un ūdeņradī. Ūdeņradis plūst mums ārā pa šo te caurulīti un uzkrājās šī te kupolā iekšā. Tas tāds parastais atmosfēriskais bezspiediena risinājums ir. Lūk, šādā veidā notiek elektrolīze. Mēs nākamajā solī varam nomainīt šo te bateriju, šo te elektroenerģijas avotu pret vēja turbīnu. Varam iegriezt tālāk, paskatīties, kā viņš darbosies ar vēja turbīnu, kādā veidā process nemainās, jo tad paši volti sāk plūst iekšā vai arī ar saules panelīti. Saules baterija neliela, pieliksim klāt, tad paskatīsimies, kādā veidā ūdeņrads tiek ģenerēts un uzkrāts. Kad patīk, ka biedīgāms apjoms būs mums te uzkrājies, skatos, jo pat labāk mums ir diezgan labi iet, ir šis tas sakrājies, tālāk mēs pievienosim klāt šeit. Šo caurlīti pārsteigsim uz šīs degvielas šūnas ievadu, un ūdeņradis sāks plūst uz degvielas šūnu. Degvielas šūna tā vieta, kur mums notiek pretējais process, kur mums ūdeņradis apvienojas ar atmosfērā esošo skābekli un tiek ražot atkal elektroenerģija un pāri paliek ūdens. Šeit mēs ļoti vienkārši pārslēdzam bateriju, mūsu parasto elementiņu, ieliekam šeit iekšā mums tagad jaunenerģijas avotu, kas ir vēja turbīnas modelis, un es atvainojos patrokšņošu. Man lielais ventilators negribās viņu likt virsū, bet paiešu no šīs puses, papūtīšu un process turpināsies. Griežot vēja turbīnu, mums līdzīgā veidā arī var novērot šī cilindrā, viņš atkal uz augšu sāk celties. Jā, un runājot par Latvijas attīstību, protams, mums ir perspektīva, mums ir labs potenciāls. Jautājums ir par pašu mūsu ambīcijām, cik mēs ātri varam ieraudzīt šo mērķi un virzīties viņa
sasniegšanā. Tie var būt mazāki soļi, tie var būt pilotprojekti, tie var būt nelieli, kā saka, demonstrācijas projekti, kurā mēs iemācāmies. Mēs varam aizbraukt uz Igauniju, mēs varam aizbraukt uz Somiju. Igaunijā Tallinā, starp citu, arī pagājušajā gadā atvērās pirmā ūdeņraža degvielas uzpildes stacija, zaļā ūdeņraža. Es runāju šeit patiešām par šo zaļo vērtības ķēdi, par dekarbonizāciju. Kas arī ir Utilitas Igauņu energokompānijas projekts pie viņu termoelektrocentrāles, kas darbojas biomasu, blakus tiek uzbūvēta ūdeņraža stacija, kas ražo ūdeņradi un kur tiek uzpildīts šķiet kā 30 automašīnām, kas ir daļa no takšu pakalpojumiem, taksometru kompānija un darbojas Bolt. Tā kā jūs Igaunijā esat, varat arī trāpīt uz ūdeņraža taksometru. Lietuvā arī līdzīgi tā kā Latvija tā kā nedaudz lielākiem, lēnākiem soļiem iet, bet viņiem ir objekti lielāki. Mums Latvija kā tāda, mums nav ķīmiskā rūpniecība. Ja, viņiem ir naftas pārstrādes rūpniecība Mažeiķos, viņiem ir Akema. Akemas lielā ražotne, kas jau tagad sintezē pat labi ūdeņradi, bet fosilo, protams, un ražo amaņaku fosilo. Un patērē turpat, lai ražot minerālu mēslus. Ja. Viņiem šis stāsts ir nedaudz lielāks, bet viņiem arī valsts politika, ambīcija un stratēģija viss ir virzīta, lai attīstītu atjaunīgo enerģiju un ietu mērķiecīgi tai virzienā arī pieliekot klāt šo ūdeņraža elementu. Un, ja mēs apskatāmies uz viņu plāniem un uz viņu stratēģiju, ūdeņradim ir liela loma. Es domāju, ka Latvija mums jārauga sev kā daļa no šīs topošās ekosistēmas, jo mēs neesam atsevišķi sala. Mēs esam kopā ar Somiju, mēs esam kopā ar Igauniju, ar Lietuvu, Poliju, kas veido šo arī koridori ūdeņraža. Transformēt esošo, papildinot esošo gāzes infrastruktūru ar šo eksporta spējīgo koridori.